viens pants, kurš atrunā konkrētus darījumus, kuriem ir piemērojama šī 0% likme, un šādā gadījumā, ja šīs te preces atbilst šim te speciālajam likumam, tad šo te preču piegādi deklarē PVN deklarācijas 44. rindā un turklāt atšifrē PVN pārskata 3. daļā. Bet nav eksporta apliecinoši dokumenti. Atkal 0% nevar piemērot. Un šis otrs risks var rasties situācijās, tas bija ļoti aktuāli uzreiz pēc Brexita, bet arī tagad joprojām šādi jautājumi rodās, kad preci sākotnēji plānoja vest uz Ziemeļīrijas daļu, uz ostu Ziemeļīrijā, pircējam, kuram ir PVN numurs Ziemeļīrijā ar XI. Runāsim līdzīgi, tā kā runājām tikko par precēm, tātad skatīsimies sniegšanu gan Latvijā, iekšzemē, gan ārzemēs, īpašajā režīmā, reversajā vai parastajā, parunāsim arī par OS režīmu un par pakalpojumiem arī sniegšanu un saņemšanu ārzemēs. Ļoti līdzīgi, kā mēs tikko runājām par tiem NATO spēkiem, bet ar niansēm. Tātad, ja pakalpojumu saņēmējs šī starptautiskā organizācija iesniegs derīgu atbrīvojumu certifikātu, kas ir minēts PVN regulā 2. pielikumā, tad 0%. Līgums tika lausts pirms termiņa, un līgumsots līgumā bija atrunāts ņemot vērā cenas, tirdzniecības apjomu un periodu visa līguma darbības laikā. Nevis tā kā iepriekšējā slaidā kaut kādi procenti, kā pareizi rīkoties. Ja notikusi zādzība, policija piefiksēja notikumu, prece paliek zaglim, bet zaglis maksā kaitējuma naudu.